Ja mēs runājam no pašiem pamatiem, kam ir jābūt tavā profilā un kāpēc? Pirmkārt, profila bilde. Pacenties profila bildē atainot to, ar ko tu nodarbojies. Ja tu esi frizieri, tad tu vari paņemt šķēres. Ja tu esi galdniece, tad esi ar āmuru. Ja tu esi, nezinu, manikīra speciālists, tad tev ir vīlīte. Kāpēc? Jo, ja tas ir tavs biznesa konts, nevis tavs privātais, protams, tad tavā rimbulītī uzreiz būs skaidrs, par ko tu esi. Ja pat tu negribi kaut ko pievienot, bet gribi atstāt autentisku sevi, ok, let it be. Bet bildītē ir jābūt tā, kā pasē gandrīz, ja? Lai cilvēks, paskatoties tavu profilu, viņš redz tavu bildi. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Instagramā, piemēram, palielināt nevar. Facebookā var, Instagramā nevar. Kāpēc es visu laiku runāju par Instagramu vairāk nekā pieņemsim par Facebooku? Jo Facebookā viss ir haotisks. Viņš ir tiešām Facebooks. Bet Instagrams tas ir par vizītkarte, smuka vizītkarte. Tur ieejot ir viss pārskatāms, tev ir gaumīga augšdaļiņa, gaumīgi tekstiņi, gaumīga tava lente. Viss ir tāds klikšķinošs, ja? Viegli visu pārskatīt. Savukārt Facebookā ir totāls hauss. Bet, ja tu man jautā, vai tev ir jābūt Instagramā un arī Facebookā, es saku viennozīmīgi jā. Jo vairāk soc kontos tu būsi un aktīva, jo labāk tev. Tāpēc, ka tu nekad nevari zināt, kur tas klients tevi atradīs. Man ir daudzreiz bijis tā, ka es meklēju Instagramā cilvēku, bet tajā visā gūzmā, kad ir, piemēram, manikīra speciālistu tonna, ir tīpaši Rīgā, tu īsti nevari atrast. Un tad, piemēram, tu dodies uz Facebooku, kur ir kaut kāda grupa, tur skaistumkopšanas, kurā tu ieejot iekšā, redzi jau to cilvēku. Un tad, attiecīgi, tas ceļš notiek tā, ka tu atrod viņu Facebookā, tikai tāpēc, ka viņš tur ir, tas cilvēks. Un pēc tam jau, ja tev interesē, tu aizēj paskaties uz Instagramu, viņa vizītkarti, jo es nebeigšu atkārtot, tā ir tava vizītkarte. Un kas vēl ir pluss, kāpēc tev tur būtu? Tāpēc, ka tad, kad tu liec Instagramā, tas viss dublējās smuki uz Facebooku. Tev vispār par to nav jāiespringst un jādomā. Visu, ko tev vajag, ir sagaidīt trafiku. Nu, lūk, un tātad profila bilde tev ir smuka. Tālāk obligāti ir jābūt uzrakstītam, kas tu esi vispār, ja? Kā tu man vari palīdzēt? Tātad obligāti jānorāda savus nodarbošanās veids un iekļaut tajā arī laiku. Es rekomendēju tātad, pieņemsim, ja tu esi manikīra speciāliste, tad tu esi manikīra speciāliste jau 10 gadus. Vai arī tu esi sociālo kontu administrators un tu esi jau pārveidojis vairāk nekā 100 profilus. Ja? Tāpēc, ka cilvēkiem patīk cipari. Viņš grib zināt, cik sen tu to dari un ko tu jau esi sasniedzis. Un Instagram bio atļauj iekļaut līdz cik tur tām rakstuzīmēm, bet pašu svarīgāko informāciju tev noteikti tur izdosies ierakstīt. Protams, arī, ja tev ir lokācija konkrēti, kurā tu darbojies, tad arī tai tur būtu jābūt. Tātad manikīra speciāliste Rīgā un darbojos jau vairāk nekā 10 gadus. Ja? Un tad ir tas call to action, jeb pieraksts, kur mans kalendārs, ideāli, ja tev ir kalendārs, tas vispār, jo cilvēks ir slinks, viņam vajag ar karotīti iedot. Viņam vajag to kalendāru ar vienu klikšķi. Viņam nedara tas, ka viņš uzraksta tev tagad ziņu, bet tu, kā aizņemta persona, jo tu taču strādā pa dienu, vai ne, šo ziņu iespējams izlasi vakarā. Un ja ir tādi nepacietīgie cilvēki, kas grib vakar, tad tajā brīdī, kad viņam viss šis garais ceļš jānoiet, un tu tajā īstajā laikā neesi izlasījis to ziņu, viņa jau ir atradusi citu vietu, kur aiziet. Un ko tu zaudē reāli klientu. Tāpēc es saku, ka kalendāram ir jābūt, ja tev ir šis te darbs, kurā ir kaut kāds grafiks. Ja? Ja tu to var nodrošināt, super. Vai ir vienkārši ieraksti pieejamie laiki, vai kurās dienās tu vispār strādā, ja tev nav opcijas kalendārs.
Kam vēl ir jābūt tavā profilā? Ejam zemāk. Highlight. Tātad tie aplīši. Kāpēc ir jābūt aplīšiem un kam tur ir jābūt? Es esmu redzējusi, ka cilvēki taisa aplīšus par visiem saviem dzīves notikumiem. Tātad to aplīšu tur ir vienkārši gūzma. 15 rindā tev tur vēl jāritina un vēl nezinu, kas tā. Tad es apmēram apceļoju pasauli un par katru pasaules punktu es ielieku rimbulīti. Ja tu esi ceļojumu blogeris, jā, tam tur ir vieta būt. Bet ja tu esi vienkārši cilvēks, kurš vienkārši ceļo, priekš kam man tas jāzina? Tur ir jābūt pašai svarīgākajai informācijai. Ja tu gribi pastāstīt par saviem ceļojumiem, tad par tiem dalies pirmkārt storijā un otrkārt atstāj savā lentē kā kaut kādu galeriju vai kaut kādus dažus rīlus, bet ne jau highlightos. Priekš kam? Tas ir cilvēkam liekas laika tēriņš, viņš apjūk, viņš vispār nesaprot. Kāpēc tev tur ir ielikts mans kaķis? Jo, tu esi speciālists. Priekš kam ir mans kaķis? Un tad highlightos obligāti sadaļa par mani vai es vai kā par tevi, kā par personību. Šeit neiet runa par to, kāds tu esi speciālists, bet tu kā personība. Pieņemsim visas tavas vērtības, ģimene, jā. Tas tavs ceļš, kā tu līdz tam nonāci, līdz tam, ko tu šodien dari vai tas, kas tu šodien esi. Sāc no starta. Tas viss ir izdarāms tā, ka tu storijos vienkārši sāc filmēt savu ceļu. Iespējams, ka tie, kas tev sako, viņiem būs erors, kāpēc tu tagad pēkšņi te runā par 98. gadu, bet tev ir jāsaprot, ka tev ir jāsakārto savi highlighti, savādāk to izdarīt nevar. Tev ir jānofilmē storijā un no storija jāsasēvo highlightos. Un tātad šo visu ceļu tu stāsti apmēram tā, ka tu sāc, 2000. gadā biju punktā A, kad es nezināju, ko es gribu darīt tālāk, sajūtu impulsu, ka gribu pamēģināt, piemēram, sevi skaistumkopšanas jomā. Un tā aizsākās mans ceļš. Un tad tu sāc stāstīt. Es izgāju kursus, man bija grūti atrast pirmos klientus. Jā, dalies arī ar grūtībām. Mēs visi nesākam jau ar punktu B. Ir tas ceļš. Ir tas grūtais ceļš, kurā tu sevi lauzi, kurā tu netici sev, kurā tu gribi vienkārši padoties, kurā tu gribi vienkārši pagriezties un aiziet un pateikt, ka tas nav priekš manis. Jā, ar to visu ir jāpadalās, tāpēc, ka tad, kad tu jau esi punktā B, atskatoties, tev liekas, ka tu reāli esi veikusi varoņdarbu. Un tev ar šo varoņdarbu ir jāpadalās. Jo ir jau daļa arī, kas uztvers tevi kā speciālistu un gribēs nākt pie tevis kā pie speciālista, bet ir vēl tā daļa, kas ir vienkārši cilvēki, kuriem tu vienkārši rezonē kā personība. Viņš varbūt nebūs tavs klients, bet viņš grib redzēt to tavu ceļu, viņš grib redzēt tavu izaugsmi, viņš grib redzēt tevi šodienā, ko tu iedod. Jo tas, ka tu visu laiku liksi tur storijos savus darbiņus, tas nav tas stāsts. Tev ir jāparāda sevi kā personību ar savām vērtībām. Un tu jau nekad nevari zināt, kur tev tie ceļi ar to cilvēku aizvedīs. Nevienmēr tas varbūt būs tavs klients, iespējams tā būs tava jaunā draudzene vai draugs vai kaut kāds sadarbības partners vispār kaut kādā crazy projektā. Tu nekad to nezini. Tāpēc vienkārši esi tu un sakārto highlightus. Lai tajā brīdī, kad cilvēks par tevi kaut kur uzzinās, viņš ienāks tavā profilā, tev būs pelēkā diena, kad tu neesi gribējusi būt storijā un iedot to savu enerģiju, viņš ieies highlightos un viņš tur iepazīsies ar tevi, ar tavu enerģiju, ar tavu vaibu, un tālāk jau viss notiek. Tad viņš tajās 3 sekundžu laikā jau ieejot tavā profilā, viņš jau izdomās, vai man ir ok ar šo cilvēku vai nav. Un tālāk, tātad ir tā lente, par ko jau es minēju, jeb grids. Es saku, pirmās 9 bildes tev jābūt tālāk, vari neiesprint, tālāk var būt tava jaunība, tavi saulrieti, jeb kas līdz tam tevī bija. Citi saka, ka vajag iztīrīt tur visu tā, lai viss ir izlaizīts, bet zini kā, mēs visi esam cilvēki, mēs visi ejam kādu ceļu. Un jo viņš tev tagad būs krutāks, salīdzinot ar to iepriekšējo tavu versiju, jo vairāk to novērtēs
cilvēks sapratīs, viņi tad domā par to. Viņi domā par to, kā mani sagaidīt. Cik smuks profils, super, es gribu. Es gribu vienkārši paskatīties, kā tas cilvēks strādā, piemēram. Un, jā, protams, ka tur ir arī jābūt taviem kaut kādiem darbiņiem un jāparāda tā savu profesionālā puse. Bet tam visam jābūt gaumīgi. Ja tu taisi nagus, tad netaisi 9 nagu bildes, pēc kā tas izskatīsies. Miksē nagi, nagulaka, vīle, cilvēks, atkal nagi, nezinu, lampa, puķe kaut kā. Nu, puķe var būt, var nebūt, bet ja viņa ir uz tava darba galda, iespējams, ka jā, jo piedomā par to, ko tu tur ieliec. Lai nav atkal kaut kāds hauss vispār ne pa tēmu, ka tu tur upi ieliks tagad. Nu, nē. Nu, ir jāpacenšās un ir par to jāpadomā. Jā.